liecība par manu Alfa cietuma pieredzi. Bija 2024. gads, oktobrs. Vecā Ģertrūdē mācītājs Kristus piedāvāja iet kalpot uz Rīgas centrālu cietumu. Palīdzēt, sagatavot galdus, cienastus, lai lektori var novadīt kaut kur 11 lekcijas, tāpat kā baznīcas Alfā. Tās notika svētdienās tieši pēc dievkalpojuma, no 1:00 līdz 4:00. Šis piedāvājums man ļoti uzrunāja, jo fronte nebija sveša, gan ar iepriekšējām darba vietām un pieredzēm, gan brāļu tiesvedībām, gan ar bombzīti, kurš atsēdējis 43 gadus. Pats cietumā nekad neesmu bijis, tāpēc neziņu radīja bailes un jautājums, kā tur iekšā izskatīsies, kādi būs paši aizturētie, vai tas ir droši vispār tur iet, un stereotipi par dušām. Pirmajās reizēs bija uztraukums un nervozitāte, bet jau pēc pāris lekcijām jutos kā mājās. Mājās, kurās, protams, nevēlētos atrasties. Kad viss bija saklāts, cienestiņi apēsti, dziesmas nodziedāts, sākās 40 minūšu lekcijas. Par tēmām kā, kas ir Jēzus, kāpēc viņš mira, kāpēc un kā man lūgt, kāpēc lasīt Bībeli un tam līdzīgi. Lekcijas vadīja vienkārši cilvēki, kristieši, kur dalījās ar savu dzīves pieredzi un kā Dievs darbojas viņu dzīvēs. No helikoptera pilota sapņu karjeras izjukšanas, vairāku gadu cietumsodam, līdz priekšlaicīgai atbrīvošanai, izlīgšanai ar vecākiem un sievas dabūšana draudzē. No bagātnieka ar daudz naudas, bet depresiju, līdz bezdarbniekam bez naudas, bet ar laimīgu 9 bērnu ģimeni. No bezrūpīgas dzīves un draugu zaudēšanas līdz kļūšanai par mācītāju. No 20 gadu ilgas azartspēļu atkarības līdz padošanos Dievam un sakārtotai laulībai. No kāju rozītes līdz dziedināšanai. No acetona alkohola atkarības līdz atbrīvošanai. Bija patiesi liels brīnums un līksme redzēt Dievu pieskārienu viņu dzīvēs. Ievēroja aizturētos, tas arī ļoti spēcīgi uzrunāja, bet mazāk, kad lasa gari un sausi no rakstiem. Evanģelizējot, joprojām atceros šādu domu graudu, ko stāstīja lektors. Jūs varbūt esat cietumā, kur ir restes, bet daudz cilvēku, kur ir ārā, brīvībā, ir sava prāta cietumā. Diskusiju laikā, lai iekļautos laika termiņos, mūs piekodināja nerunāt par politiku un citām pasaulīgām tēmām, tikai pieturēties pie mūsu lekcijas tēmas. Ievēroja, ka puiši paši grib tā kā izkratīt sirsniņu un izsūdzēt grēkus, par ko atrodas šeit un ko ir izdarījuši. Kas sēž pa slepkavību, kas pa nodokļu nemaksāšanu, kas pa atriepšanos sievai, jo izkrāpa māju un tam līdzīgi. Vienu vīriešu stāstu man ļoti saviļņoja, un viņš padalījās ar savu liecību. Tēvs esot smags alkoholiķis, mīl dzert, mājās ir konflikti, sitot māti. Atminās, kad ziemā bija mazs, bērnībā spēlējies ārā un palicis aiz durvīm, kamēr tēvs gulējis istabā uz dīvāna. Sauc un klauvējis, lai ielaižot iekšā, un kā ārā ir augsts. Viņš neatsaucās. Tad viņš nometies ceļos un lūdz Dievu, lai atver. Tēvs pēkšņi piecēlies, salipušām acīm, ielaids iekšā un gājis atpakaļ gulēt. Viņš teica, tā bija viņa viena no spilgtākajām bērnības pieredzēm, kā Dievs darbojas pie viņa. Varmācība turpinājusies ģimenē, vēlāk ielikts bērnu namā, kur citi bērni zog, paši nemīlēti, arī rada nelabvēlīgu vidi. Vēlāk liels būdams izrēķinājās ar tēvu par to, ko viņš ir nodarījis mātei un dabūjis cietumsodu un vēl kaut kādi panti. Teica, kad iznākšot ārā, nezinu, ko darīs, jo neviena brīvībā nav un nezinu, kur strādās vai dzīvos. Ar to, ko nopelna cietumā, pietiek tikai ikmēneša rēķinu pārtikas iegādēji un sekšanai, bet brīvībā, lai izdzīvot, nekas nav, lai savelktu galus. Kad atklāja savu vecumu, teica, ka ir par mani jaunāks
bet sejā es to nepateiktu, jo izskatījās tieši otrādi – vecāks. Nodomāju, ko cietums nodara cilvēkiem. Un iekšā kaut kāds burbulis pārplīs, uzskatu maldu burbulis. Domāju, ka man ir slikti un man ir ne tādas kārtas izdalīts, bet salīdzinot ar viņa dzīves situāciju, mani pārņēma tāda pazemība, ka man vismaz ir darbs, laba veselība, silts ēdiens, jumts virs galvas. Labi, nav dzīves nospraust mērķi un kaut kādi ievainojumi, bet ne jau tik slikti. Prasīju draudzes locekļiem, vai ir kāds atbalsta programmas brīvībā iznākušiem cilvēkiem, atbildēja, diemžēl, ka nē, nav. Un kad esi pēc cietuma ārā, es kā putns debesīs, svaboģeni. Likās šausmīgi, dzīve gan ir skarba. Kapelānē apsargi pateica paldies par to, ka mēs te nākam un uzlabojam cietuma vidi, un viņi savā starpā visu laiku nekonfliktē ar savu hierarhiju iekšējo, kuri kreisie, kur labie, sarkanie, mužiki, vecākie un tam līdzīgi. Tai brīdī nodomāju, vai tas nav kaut kāds velna pirksts, kad dala sabiedrību ar skaldi un valdi principu, un ka Indijā ir arī kaut kāda kastu sistēma, nevienlīdzība. Pašā pēdējā lekcijā tika izsniegt diplomi un par cilvēku līdzekļiem saziedoti krekliņi par pilnu alfa kursu apmeklējumu laiku. Bija ļoti saviļņojušas emocijas. No 23, kuri bija pieteikušies, bet regulāri nāca vismaz 16, 5 no viņiem vēlējās iznākt skatuves priekšā un pateikt milzīgu paldies par to, ko jūs darat mūsu labā. Paldies par gaišumu, ka ienesat šajā drūmajā vidē un mīlestību un atbalstu. Likās, wow. Pateicība Dievam. Mīļais Dievs, paldies par to, ka tu esi solījis būt tuvu katram, kas tev piesauc. Paldies par to, ka tu esi mums klātesošs. Paldies par to, kā tu mūs vadi. Mēs lūdzam īpaši tev tuvumu katram cilvēkam, lai kādā dzīves situācijā viņš būtu nonācis, kungs pieskaries ar savu mīlestību, uzlūko, dziedini, gan mūs, gan katru cilvēku. Mēs lūdzam par tiem, kuru dzīves ir salauztas, kur šķiet mums no malas skatoties, ka ir bezcerība, bet arī tu esi tur klātesošs. Mēs lūdzam, ka tu uzrunā katru cilvēku, kā vien tu to vari izdarīt, ka tu sagrauj sienas, mūrus, ka tu katru atrod ar savu mīlestību. Un arī mēs lūdzam, ka mēs varam būt tavi darbarīki, tavi instrumenti tavās rokās, nesot tavu vēsti, tavu mīlestību šodien, jebkādā veidā. Vai tas būtu ar vārdiem vai ar attieksmi, kungs strādā caur mums, darbojies caur mums, lai tavu mīlestību plūst par mums. Mēs sakam tev savu jā un lūdzam tiešām, lai tu mūs lieto, lai tu piepildi mūs ar savām dāvanām, ka mēs varam būt tavi karēvi, tavi komandas biedri un ar kopā ar tevi sadarboties. Un paldies par to, ka tu arī mūs vadi ar savu mīlestību un arī esi pie mums klātesoši. Slavu tev, kungs! Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Lai mūs svētī un pasargā visspēcīgais Dievs, Tēvs un Dēls un Svētais Gars. Āmen.